Labdien, cienījamie deputāti, nodaļu vadītāji, skatītāji, klausītāji. Ir klāt 2026. gada 26. marts un Salkrastu novada domes kārtējā sēde. Deputātiem ir sagatavoti izskatīšanai jautājumi dokumentu vadības sistēmā, kur arī notiek balsošana. Šobrīd reģistrējušies domes sēdē ir 12 no 15 deputātiem. Nav pieslēgušies dažādu iemeslu dēļ, par ko ir ziņots iepriekš Liena Ozoliņa-Karnīte, Mārtiņš Kišoro un Toms Turlais. Tātad šobrīd reģistrējušies sēdē ir 12 deputāti. Un kā pirmais darba kārtības jautājums arī ir par darba kārtības apstiprināšanu un ir jautājumi, kas ir skatīti komitejās, kas nav skatīti komitejās, bet ņemot vērā, ka arī deputāti bija lūguši tomēr mēģināt visus aktuālos jautājumus iekļaut kārtējā domas sēdē un nerīkot ārkārtas papildus domas sēdes, tad arī darbinieki ir to ņēmuši vērā. Tāpēc, ja nav iebildumi, es lūgšu deputātus nobalsot par visu darbu kārtību kopumā un ķerties pie jautājumu izskatīšanas, un vienlaikus arī atvainojos par aizsmakumu, un, jā, acīm redzot, gudrāk bija attālināt pieslēgties, bet, pēc domas sēdes arī tad droši vien tā arī būs jādara. Kolēģi, vai nav iebildumi, ja mēs nobalsot par visu darbu kārtību kopumā? Lūdzu, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 12 pret atturās nav. Izpildirektora šodien nav klāt, viņi ir atvaļinājumā, atgriezīsies pirmdien. Attiecīgi šeit ir arī pievienots no administrācijas Excel failiņā sagatavot informācija. Protams, tā lielākā aktualitāte, kas šobrīd ir, protams, ka ir uzsākti būvdarbi un ņemot vērā notiekošo tuvajos austrumos, Persijas līča valstīs, attiecīgi ir ārkārtīgi sadārdzinājušies resursi. Un īpaši tas varētu ietekmēt ceļu būves darbus, asfaltu, bitumenu un, protams, arī visu pārējo, ņemot vērā, ka transportu izmanto pilnīgi visi. Līdz ar to, protams, ka sekosim līdz, kāds būs iespējas pabeigt esošos darbus, kāda būs komunikācija no valsts puses, no uzņēmēju puses, attiecīgi, cik arī ilgi varētu būt šis konflikts, un iespējams, ka aprīļa mēnesī mēs arī būs jāskat arī zināmas budžeta izmaiņas. Arī komunāls servis rīkoši savus iepirkumus, kas ir saistīti gan ar ceļu atjaunošanu, gan ar dubultās virsmas apstrādi, ar grāns ceļu atjaunošanu, greiderēšanu. Protams, ka degvielas cenas ietekmē pilnīgi visus. Tā kā izaicinājumu priekšā ir daudz. Bet pēc lieldienām tad arī būs kopsavilkums un arī redzēsim, vai konflikts turpināsies un kas izmainīsies kopējos tirgos. Tā kā tās ir galvenās aktualitātes, kuras tad arī komitejā skatīsim. Vēl 29. aprīlī šobrīd tāds datums ir, kur vakar bija uzņēmēju padome. Viņi aicināja, ka varētu 29. aprīlī rīkot tādu pirms vasaras, pirms sezonas iepazīšanos, vēlreiz tīklošanos. Tā kā vēl būs informācija no viņiem precīzāka, bet tās galvenās aktualitātes. Varbūt ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Zveneciem iedzīvotāji nepārstāja jautāt par Melnceļa ielas satiksmes drošības uzlabojumu jautājumu status. Kāds ir šī jautājuma status? Jo tika izskatīts vairāk kārtē šis jautājums, tika arī nolēmts komitejā, ka būs priekšlikumi izstrādāt
ja nemaldos, uz februāru vai martu. Attiecīgi gribētu uzzināt šī jautājuma status quo. Gunār. Nē, es tevis sēžu Gunārs. Kāds bija komunāls servis viedoklis par šo? Par Melnceļa ielas. Mēs bija versija, kad guļošo policistu likt tātad, ka tas tikai pastiprinās skaņu un tā tālāk, un tika uzdots pašvaldības policijai pastiprināt kontrolēt ātrumu. Gan šobrīd klāt nav pašvaldības policijas priekšnieks. Gunār, ir kāds komentārs par šo? Īsti nav, jo mēs nesaprotam, kur ir tā problēma. Šo jautājumu var arī apskatīt daudz plašāk, un ne tikai Melnceļa ielā un daudzās citās ielās. Problēma ir tā, ka tur neviena mašīna fizika, un es tur vienkārši nebrauc. Tā ir galvenā problēma. To man saka visi iedzīvotāji katru dienu, kad tur staigā. Un problēma un nākošais jautājums sekojuši. Kas tur ir sarežģīts, uztaisīt kaut kādas satiksmes drošības sistēmas ierobežojumus. Es pateiktu priekšā, ka ir vajadzīgs pētījums. Tur kā 3 opcijas tikai. Pirmā opcija ir tāda, ka mēs uzliekam vienkārši parādā zīmi, kad tā kā braucam ar mandēlāšanu priekšā uztaisīts, ka brauc 30 vai 40, bet tomēr tā ir vienkāršākā. Otra opcija ir uzlikt ātrumu ierobežojumus. Trešā ir vidējā ātruma radars. Visi 3 opcijas. Cits opcijas tur nav, nevar būt. Oficiāls radars diez vai pašvaldība izvietējums. Vienīgais variants ir uzlikt kameras, bet kas parāda ātrumu, cik tu brauc. No ātruma netiek ievērot tur tāpēc, ka tur ir neadekvāts zemes ātrums. Jo autovadītājiem liekas, ka var braukt ātrāk. Tur kādreiz bija 30, izbūvēja ietvi, paplašināja ceļu un palika 30. Un autovadītājs nesaprot, kāpēc viņam jābrauc 30, ja viņam ir taisns garš posms pārredzams, viņš neredz šķēršļus vai bīstamus momentus, un tāpēc tas ātrums netiek ievērots. Ja tas būtu atļauts 50, tad droši vien, ka ievērotu daudz vairāk autovadītāji. Ja smagie automašīnas brauc pa ātru, tad uzliekam zīmi, ka tikai smagām automašīnām. Jo es saprotu, ka brauc smagās automašīnas, un tad tas rada kaut kādas, putekļus vai tam līdzīgi, vai kas tur kravās tiek vests. Mēs nevaram autovadītājs noteikti neadekvātu zemu ātrumu prasīt, lai viņi brauc. Tur visi pārkāpj. Es tur braucu uz 30, man tur visi apdzem. Bet kāpēc tie autovadītāji nevar braukt ātrāk? Kur ir tā problēma? Bet uzliekam adekvātu ātrumu. Policijai tika uzdots pastiprināti kontrolēt attiecīgi, tad tas mēs redzam, ka tas, mēs varam to strīdu gari izvērst, bet vienkārši uzlikt, tas pats vienkārši uzlikt, ka rāda ātrumu, tas bez sodīšanas tur nekas nelīdzēs. Diemžēl līdz tikai sodi vai fiziski šķēršļi, tā ir realitāte. Ja. Attiecīgi tad ir jājautā Guntim, cik ir. Staigās ar bērniem, ar dzīvniekiem un visiem pārējiem. Tas iedzīvotājs skaits, kas ir šajā apgabalā, es domāju, ka ir strauji palielinājies. Bet ir kādā iet, es nesaprotu, viņi iet pa ceļu? Nē, viņi iet pa ietvi, bet kad nesās pūri ar pilnu baļķetēju, kas svera 50-60 tonām, bieži viens otru apdzenot, vai ne? Tas kaut kāds apokaliptisks skats vienkārši, man to vienkārši iedzīvotājs vienēcina. Jautā, katru dienu tur staigā. Bet es ticu, jo es te tur braucu, tur patiešām, ja tu ievēro to ātrumu un tur apdzen tev 5 reizes, cits jautājums, kad, es nezinu, Skaidrs, pašvaldības policija tika uzdots, tad acīm redzot mums jāsoda pašvaldības policija un nespēja tikt galā. Mums tagad ir 2 mašīnas ar ātrumu radariem. Paldies par informāciju. Nezināju par šo. Attiecīgi pēc domas sēdes pārunāšu ar Gunti, kāpēc tas nenotiek. Un, tagad es tiešām pašvaldības policija, tas tur ir bieži. Tādās viņām uzlaboja bieži, ka pašvaldības policija tiešām šobrīd ir bieži. Bet, viņi arī nevar, es domāju, izkontrolēt to plūsmu, kas tur notiekās, vai ne? Tur starp citu bija, atvainojos, tur starp citu bija viena problēma ar ātrumu fiksēšanu. Es tagad atceros ar mūsu radariem, kas ir proti, ka
ņemot vērā, ka mašīnai ir vairākas, es tagad negribu precīzi pateikt, kāda bija tā problēma, ir vairākas asis, bija problēma fiksēt viņas ātrumu. Kaut kāda tāda problēma vēl tur ir. Bet precīzāk ar pašvaldības policiju, bet tā bija problēma, jā. Es saprotu. Katru dienu varbūt nedēļā pāris, es noteikti man jautāju. Tā ir tie, kas dzīvo uz Melnsu ielas. Starp citu dzīvo arī pašvaldības policijas priekšnieks. Jā. To arī nedrīkst teikt. Mēs jau tik smalki neidentificējam, kur tieši, kuras pašvaldības. Labi, paldies par informāciju. Ir cilvēks, kas dzīvo uz vietas, kas redz, kas tur notiek. Tas ir tiesas komitejas jautājums, tur ir jāsaprot, kā tad ir jāievāc precīzāk informācija, varbūt var uzaicināt arī tos iedzīvotājus. Nē, tur skaidrs, ka ja ir ātruma krava, tas skaidrs no viņas kaut kas birst, vienalga, jo viņi arī iespējams uz 50, 70 brauc, iespējams, ka ietver šaura, un arī ceļš ir pietiekoši šaurs, un arī ceļš diezgan šaurs ir, jā. Nu, skaidrs, ka viņi jau rada virpuli kaut kā. Intensitātes skaitītāju, un mēs ar tad uzstādīsim arī šajā ielā, un tad mēs varēsim saskaitīt, cik vieglie, cik smagie ar kādu ātrumu brauc un tam līdzīgi. Masu ar viņiem nevar uzskaitīt, jā? Nē. Nevaram. Skaits un ātrums, jau tad viņš skaitu un ātrumu. Ok, dzirdēju par šo, uzdošu vēlreiz. Artur? Jā, man ir 3 jautājumi, bet pirms tam drusku retoriski vēl par Ulda tēmu, ja tā drīz izteikties, tā ir visu tēmu. Es neskatos televīziju, neskatos vēl jau vairāk agresoru valsts, bet kaut kādos rīlos, es atceros, bija viens agresoru valsts tāds it kā komisks video par to, ka sēdēja pie galda sapulce, un viens onkulīts atnāca to sapulci un mēģināja saprast, kā pielikt plāksnīti pie durvīm, vai ar nagliņām, vai ar līmi. Nu, varbūt tas kaut ko drusciņi sajauc, bet tā ideja tāda, ka viņi tur lēma, un tad viņi runāja par risinājumiem, par to, ka jāsasauc atsevišķu komisiju un tam līdzīgi. Un es vienkārši klausos un skatos, man liekas, jāizsaka pateicību Uldim, kurš ir tik mierīgs, risinot, ja var teikt, uzdodot šos jautājumus, jo pirmkārt, man jautājums tiek palikt zem tanka, Gunārs, bet ir dots uzdevums kaut kā vispār to risināt, vai tu vienkārši mēģini tagad piesakt, es atvainojos pakaļ kādam. Jo šobrīd ir lieta tāda, ka mēs piedalāmies teātrī, mums šeit ir 4 kameras, viss ir tikai uz vienu, lai parādītu sabiedrībai, ka visi ir baigi forši. Es parasti noskaņoju sevi, kaut kādam nelielam šovam, lai pārunātu pāris problēmas, un tūlīt parunāšu par tām 3 problēmām. Bet tad varbūt pārējām pie tā, un ir komitejas tāpēc, lai izrunātu visu darbu jautājumus. Nevis tā, ka tagad ir kamera ieslēgta, tad vēlās izpausties anekdotēm. Lūdzu, pārējām pie jautājumiem. Es pārēšu pie jautājumiem, bet es gribu, ka pirmkārt, viena no lietām, kas ir, Uldis ir pacēlis problēmu, atsaucas uz iedzīvotājiem. Ja ir pieņemts lēmums, ka mēs to problēmu nerisinām, tad lūdzu, es nezinu, ko te dara Baiba, kā tu domas sēd, bet tad to attiecīgi nokomunicējam. Dargie iedzīvotāji... Tik pateikts, kā ir uzdos pašvaldības policija kontrolēt. Tev ir jautājumi, Artur? Nevajag teikt to, ka tikko kaut kas tika izdarīts. Mans jautājums ir, kāpēc pusgadu tas netika risināts. Mani jautājumi ir tādi, kad beidzot domas sēdes tiks no procedūras viedokļa sakārtotas tā, ka iedzīvotāji, ja jau viņi seko līdz domas sēdēm, redz, kas tajās notiek, kas tajās runā, ko tajās runā. Nevis, ka ir vienkārši viens cilvēks ar puķiem un ziediem un ar mikrofoniem, ar 7 kamerām un par to vēl maksā pašvaldība. Te mums pietikt vienkārši uzlikt vienu mikrofonu, otru mikrofonu un vienu kameru no stūra. Viss darbs notiek. Tā ir pirmā lieta, kas netiek risināta, kaut gan līdzekļi piešķirt. Nākamais jautājums. Kas notiek ar kamerām novadā? Mēs esam piešķīruši līdzekļus, ir pagājuši 3 mēneši, un nesen ir atkal apzakts uzņēmējs, ir nodarīts zaudējumi, un iedzīvotāji nezin, bet vienkārši mēs to jautājumu, mums kaut kādas komisijas atkal jāsasauc vai vēl kaut kas, elementārs jautājums. Ja mēs esam piešķīruši līdzekļus, tad jautājums ir, atgriežoties pie retoriskā jautājuma,
cik daudz laikam un cik komisijām un kabinetiem ir jāiziet cauri, lai mēs izdarītu elementāras lietas. Mēs brīnāmies, ka mūsu valsts ir pakaļā, es atvainojos par izteicienu, godātās dāmas, ja? Bet tieši tāpatās notiek visos, tad parādam piemēru. Saukrast, ir problēma, ir iela, uzliekam guļošo policistu, nedrīkst guļošo policistu. Nostādam tur uz mēnesi pašvaldības policijas pārstāvi, kas stāv vienkārši ar fizisku radaru vai kaut. Atrodam kaut kādu risinājumu. Es toreiz teicu, uzliekam mulāžu vai uzliekam zīmi, ka tur ir radari. Tas kaut ko mainīs. Vienkārši jautājums, mēs gribam to risināt vai ne. Tagad man konkrētais jautājums ir par kamerām. Mēs piešķīrām līdzekļus 6 profesionālām kameras sistēmām un vēl runājām par to, ka būs pārvietojumās kameras. Kāds status? Jo es uzdevu personīgi to, lai nebūtu šeit šova. Man uz to neviens neatbildēja. Tātad kāds ir status ar kamerām? Tas ir jautājums. Tātad kameras, protams, ka jautājums droši vien, kad ir izpildirektorai, kur nav klāt, bet īsumā iepriekš kameras vairāk vai mazāk tika uzstādītas bez kopējās koncepcijas kameru un pēdējos daudzus gadus iepirkumos par datu pārraidi bija vinnējusi konkrēta kompānija, kas bija izveidojusi savu tīklu saukstos, pie kurām arī šīs kameras tika pieslēgtas un datu pārraides tīklu. Un attiecīgi šie dati pārraidīti 2 gadus atpakaļ vai gadu atpakaļ, manuprāt, gadu atpakaļ, vai rudenī, iepirkumā šī kompānija vairāk nepiedalījās un savus tīklus ir demontējusi. Attiecīgi līdz ar to liela daļa kameru vairs pie šī tīkla nav pieslēgta. Attiecīgi, jā, mums šogad ir budžetā paredzētas 2 lietas. Viena ir kopējās novērošanas sistēmas koncepcijas plāna izstrāde, paredzot precīzi tās vietas novadā, kur kameras tiks uzstādītas, kā tas tiks kontrolēts, kuras kameras būs ar pastāvīgu elektrības pieslēgumu un ar attiecīgi tīklu, lai datus pārraidītu, kuras kameras būs, kas nolasa numurus, atpazīs mašīnas, tā tālāk pie galvenajām izbrauktuvēm. To šobrīd top šis plāns, kādā stadijā tas ir nevar šobrīd pateikt. Attiecīgi tad pie šī plāna arī tas tiks noprezentēts un deputātiem parādīts un sāksim uzstādīt tās kameras. Tātad, lai Tev drusku problēmas ar veselību, līdzjūtību par to, bet mans jautājums ir nevis par to, kas bija un kāds bija iemesls, un ne par to, ko mēs gatavojamies darīt. Mans jautājums ir pavisam konkrēts. Status. Šodienas status, vai es pareizi saprotu, ir tieši tāds pats, kā tad, kad mēs piešķīrām budžeta līdzekļus, ka mēs plānojam to visu darīt. Mans jautājums ir, kāds ir šodienas status, kas tieši ir izdarīts, nevis ko mēs plānojam darīt. Ko mēs plānojam, to jau es esmu dzirdējis. Diemžēl izpildirektora klāt nav, es precīzi pateikt nevaru. Okay. Bet tātad skaidrs, ka kameras ir jāliek pēc vienota plāna, tās var uzlikt vietās, kur ir pastāvīgs elektrības pieslēgums, tur netiek tikai pie apgaismas stābu uzlikt. Skaidrs, ka tas pamatkoncepcija tāda, ka pie galvenajām iebrauktuvēm novadā pilsētā ir kameras, kas atpazīst numurus mašīnas tā tālāk, lai tās var sastāvēt kopā ar valsts policiju. Esmu izpildirektorē. Nākamais mans jautājums ir par statusu, par baseinu. Jo ir tā, ka mēs esam pieņēmuši konceptuālu lēmumu, tas skatīts vairākās komitejās, tad pat ir piešķirti līdzekļi kaut kam, kaut gan es piedāvāju veikt pats izpēti vienkārši, ja ļautu man to darīt novada vārdā, vai pašvaldības vārdā, piešķirot pilnvarojumu vai kaut kā citādā veidā. Ok, nav vajadzīga man bezmaksas darbība, tika piešķirt 5000, tad pagājušajā domas sēdē es atceros attīstības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju, ja pareizi nosauc amatu, teica, ka viss jau notiek, tūlīt jau būs, bija palikuši 2 dienas līdz noteiktajiem datumam, ka jautājums skatīs komitejās jautājums netika skatīts. Kāds ir status attiecībā par baseina iespējamo izmaksu, iespējamību vispār kā tādu? Kāds ir status šajā jautājumā? Pirmkārt, neviens nav liedzis kādam no deputātiem veikt personīgu izpētu, un pilnīgi noteikti var darīt. Es nezinu, vai tam kāds īpašs pilnvarojums ir vajadzīgs par baseina iespējamām izmaksām. Cik es zinu, ir bijis cenu aptauja, vai ir noslēgts līgums un šis darbs uzslēgts, tad ir atkal jāprasa izpildirektoram, kādā ziņā cenu aptauja ir bijusi. Par izpētes veikšanu, par vietas izvērtēšanu,
attiecīgi, kur izvērtēt gan komunikāciju pieslēgumus, izmērus. Tātad tas ir tāds gana komplicēts darbs. Tātad, kā jūs zināt, izmaksas ir atkarīgas no dažādu enerģijas avotu attāluma, no ūdens kanalizācijas attāluma, no baseina izmēra. Tātad tur tiks sastādīts darba uzdevums ar divām konceptuālajām vietām, ar vienu mazāku baseinu pie zvejniecības skolas un lielāku stigulītas ielā. Gada augusta, kad komitejā šo jautājumu nolēma virzīt un risināt, es saprotu, ka ir izsludināta cena aptāja. Tas ir tas status, tas ir tas darbs, kas ir beigusies cena aptāja. Vai nostājas līgums, šobrīd nevar pateikt, tas ir izpildirektors ziņā. Jā, labi, paldies par vairāk jautājumu. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Kā iet ar bērnām? Tā tad ļoti garš process, ļoti komplicēts process, diemžēl. Tātad atgādināšu, ka pirmie pāris mēneši aizgāja diskusijās un sarakstē gan ar apdrošinātājiem, ar ugunsdrošību, ar uguns ekspertu tā tālāk. Ilgstoši nebija pieņemts gala lēmums par problēmu, izcelsmi ugunsgrēka. Tad gala atzinums ir, kā ir ārēja faktoru iedarbība. Pēc tam attiecīgi notika iekonservēšana un sarunas ar apdrošinātāju un iespējamo apdrošinātāju būvnieku par to, ka šos darbus pilnībā varētu veikt patiešo apdrošinātāju sadarbībā ar būvnieku. Tad, kad jau faktiski līgums bija gala saskaņošanas stadijā, tad apdrošinājums tomēr atteicās no šīs procesa. Tālāk līdz ar to vienojāmies, ka būs apvienotais iepirkums projektēšana būvniecība, kuru izsludinās pašvaldība. Kopā ar apdrošinātāju tiks saskaņots un pieaicināts eksperts, kas sastādīja šī iepirkuma specifikācija, proti par apjomiem tā tālāk. Tika izsludināts iepirkums, sākotnēji iepirkuma aptēršana bija 10. martā. Attiecīgi, tas dēļ papildus jautājumu bija jāpagarina. 16. martā ir atvērts iepirkums, ir noteikts uzvarētājs. Šobrīd notiek sarunas ar apdrošinātāju par cenu un izmaksām. Mums arī šodien vēlāk ir Zooms, kur šo te jautājumu risinās. Arī šodien 5. ir, manuprāt, Zooms ar 15. ir ar apdrošinātājiem, bet 5. ir ar bitītes vecākiem par to situāciju. Katrā ziņā tas process ir neiedzīgi garš, un nekādas atlaides netiek dotas, netiek ņemt vērā, ka tie ir kāda ārkārtas situācija, ugunsgrēks vai tam līdzīgi. Ir jāievēro pilna procedūra, 3. grupas būve, par katru sīkumu un ekspertīzi. Un šobrīd faktiski ir sadalīts 2 daļās iepirkums, proti ir projektēšana, tehniskais projekts, ekspertīze, būvniecība, pamata apjoma nodošana eksploatācijā un tehniskais projekts, būvniecība, degušā apjoma nodošana eksploatācijā. Ir divas daļās atlīdz. Ja? Tā kā viens ir ātrāk termiņš, viens ir vēlāku, bet katrā ziņā varētu būt, ka tas vēl būs, ka šogad bērndārs nebūs vaļā. Cerams, ka tas būs viss stipri ātrāk, bet jā, šobrīd atkal apdrošinātājs uzdod jautājumus, kas kāds līdz šim nebija, un tāpēc mēs esam sasaukuši ārkārtas sapulces apdrošinātāji, kāpēc tādas situācijas, ko viņi vēlās. Jo iepriekš katra darbība un viss notika atbilstoši viņu saskaņot ar viņiem. Jā. Paldies! Ķeramies klāt pie darba kārtības jautājumiem, un kā pirmais ir abūves tiesības līguma izbeigšana ar Sijā Baro. Tātad Koklīšu stāvlaukums, kur tika rīkota abūves tiesības izsole, lai piesaistītu uzņēmēju. Uzņēmēji nosolīja ļoti augstu cenu, un faktiski mēs redzam, ka manuprāt, pat 100 soļi toreiz tika izdarīti, ja? Un ka tas ir beidzies ar neko, un mums ir jāpiedzen no Baro parādi.
un attiecīgi līgums jālauž. Jā, tad šī komitejā tika baro pārstāvji arī piedalījās, viņi tur solījās iesniegt kaut kādas papildus dokumentus par izmaksām, kas viņiem līdz šim radušās. Ir jāsaka tā, ka administratīvā nodaļa ar viņiem arī sazinājās, bet līdz šai dienai arī nekas papildus nav iesniegts, ne skaidrojumi, ne veikta apmaksa. Tā kā, ir Jā, godātie kolēģi, šis man personīgi ir ļoti, ļoti sāpīgs jautājums, jo es tajos laikos, kad tika lausts līgums ar iepriekšējo koklīšu apsaimniekotāju un uzņēmēju, es ļoti cīnījos par to, lai līgums tiktu pagarināts. Tā mana cīņa beidzās ar to, ka bija daži populāri cilvēki augustos, kas izplatīja melus par to, ka līgums ar iepriekšējo uzņēmēju tiek pārtraukts, lai kaut kādā veidā manas intereses tur lobētu, kas bija pilnīgākie meli. Bet stāsts ir par ko citu. Man ļoti nepatīk, ka cilvēki saka, es taču teicu, bet es kaut kādus 5 gadus par koklītēm esmu teicis, fināls būs tieši tas. Tad, ja es pareizi atceros, atvainojos, ja kaut ko kļūdos, bet šis jautājums risinās koklīšu gadījumā 6 gadus. Mēs neesam ieklausījušies uzņēmējus, kur visi kā viens teica, ka tas jautājums būs ļoti sarežģīts. Mēs iznīcinājām iepriekšējo uzņēmēju, un es gribu atgādināt, ka koklīts bija viens no veiksmīgākajām vietām Saukrastos. Viens ir tas, ka viņiem labi gāja, bet otrs ir tas, ka tā bija viena no iemīļotākajām vietām. Mēs viņiem nedēvām iespēju, viņi nāca šeit, es ļoti labi atceros to stāstu, sniedz iesniegums. Viņi tika likvidēti, tad bija tiesa. Tiesa gāja kaut kāds 3 gadus, kaut gan lēmumu pieņemšanas laikā. To teica juristi, ka tas tā būs. Tātad tika pieņemts emocionāls lēmums vienkārši uzņēmējs izmest. Tas nav vienīgais tāds jautājums, kas ir bijis. Jā. Tad bija gara peintere. Tad tika izveidot nosacījumi, lai atrastu jaunu šo tagad, ar kuru mēs lauzīsim līgumu. Jā. Bet tie nosacījumi uzreiz saknē bija neizpildāmi. Vienkārši tie ieguldījumi, kas tur ir nepieciešami, viņi nav reāli. Koklīts ir brīnišķīga vieta, bet uzņēmēji domā līdzi saviem ieguldījumiem, savai naudai. Viņiem ir svarīgi, lai to naudu viņi vismaz 10 gadu laikā spētu atpelnīt. Ko es ar to visu gribu teikt? Protams, ka līgums šajā gadījumā ir jālauž. Ja? Tur nav cita varianta. Bet man ir lūgums drusku vairāk ieklausīties tad, kad mēs pieļaujam kļūdas tādas. Tas pats bija kādreiz ar Baltikīnu, ar koklītēm un virkni tādu projektu, kur vienkārši padomāja, cik daudz pašvaldību nav ieņēmusi par šiem gadiem. Gan nodokļu maksājumos, gan caur iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan kaut vai tajā pašā nomā, ja turpinātos. Toreiz bija, es atceros, vērtējums 4-5 tūkstoši gadā. Ja? Tas nav daudz priekšās vietas, bet tajā pašā laikā kopā tie jau būtu par 30-40 tūkstoši. Mans lūgums ir turpmāk šajos jautājumos drusciņi ieklausīties, veidot ar uzņēmējiem sadarbību tādu, vai izsludinot konkursus, lai viņi vienkārši būtu izpildāmi. Citādi mēs atgriezīsimies atkal pēc 5 gadiem ar nākošo lauzīsim līgumu, ja, un brīnīsimies. Es nezinu, kāds, kas no zvejnieciem varbūt varētu turēt aizdomās, ka šī koklīšu vieta, kas ir viena no izcilākajiem Saukrastos, speciāli netiek attīstīta, lai tas palīdzētu kādam no citiem uzņēmējiem. Tā nedrīkst būt. Paldies. Paldies. Saklūdzu, es vienkārši neesmu lietas kursā, kas tur nav izpildāms, nebija izpildāms, lai saprastu to problēmu. Kas nebija izpildāms no tā, ko prasīja pašvaldības? Ieguldījumi, kas bija nepieciešami, jo pirmkārt tika uzreiz saknē paredzēts, ka viņi neapsaimniekos stāvokli, un tātad tika pazaudēta naudas plūsma, kas ļoti uzturētu, tika izdomāta tikai tā daļa. Otrs bija vienkārši vajadzīgi ļoti, tur, ja nemaldos, bija jāveic pilna izpēti, tur ļoti daudz naudas bija jāiegūt, lai no nulles tajā vietā uztaisītu. Bet tas šiem te jaunajiem? Šiem jaunajiem, jā. Jā, acīm redzot, paldies par komentāru, acīm redzot, ir mazi meli, lieli meli un droši vien dažādas situācijas, bet es atgādināšu tikai to, ka tas bija 10 gadu līgums, kurš Koklīts tiešām sāka savā laikā ļoti veiksmīgi strādāt, un pēdējos noslēdzoties 10 gadai, patiesībā 2. gadā mainījās īpašnieki un soli pa solim nekas no tā,
kas tika rakstīts līgumā par bērnu rotaļu laukumiem, par ziemas darbu, par karstu tēju ziemā un tā tālāk netika pildīts. Teritorija bija nolaista, koka terasē, kurai bija obligāti jābūt, bija jau kāds 3 gadus sabrukusi, apkārt lences atvilkts, asfalta gabali joprojām mētājās, noeja pludmalē bija tāpat betona, kas tur ir, tāda bija. Tātad, faktiski nekas netika darīts un nomas maksa ārkārtīgi zemāk, kas tur bija 170 eiro vai 190, atceramies, jā, un ņemot vērā visu šo arī tika toreiz izbeigts līgums. Es domāju, ka visi cilvēki bija klāt. Savukārt par jauno, jā, varēja būt mazliet savādāk šis, bet jaunā izsola, bet tātad bija vairāk pretendenti, un, kā es teicu, manuprāt, bija pat 100 soļi izdarīti. Tātad faktiski to reālo cenu, kas bija, uzsolīja nereāli augstu. Tie bija vairāk kā 10 000 plus PVN, jā, un sāka, manuprāt, ar 450 līdz 460 eiro gadā sapratumā. Jā, un tas noteikums. Plus PVN ir tas lielais biedrs. Tā nav tik liela summa priekš tās vietas, jo tā vieta, ja viņi normāli veido savu biznesu, viņi dienā tur var apgrozīt 3-4 tūkstošus. Tajā pašā laikā uz izsolu ieteicās reāli uzņēmēji. Reāli uzņēmēji nosolīja šo cenu. Teiksim, mums ir vietas, kur nepiesakās neviens, skaidrs, tur ir neizpildām noteikumi, bet šeit bija pretendenti. Cilvēks atnāk uz izsolu ar reāli izpratni par to, kas viņam jāiegulda, un viņš nosola cenu, kādu viņš redz, ka tajā vietā var atpelnīt. Un tā bija pirmā izsola. Tas nebija tā, ka mēs pusgadu meklējām pretendentu un tikai tādu atradām. Mēs izsludinām noteikumus, atnāk vairāk cilvēku, tātad viņi saskata perspektīvu šajā vietā. Es saprotu, ko tu saki, un tev ir taisnība. Jautājums tikai, ka ir pagājis vēl 1 gads. Tas nozīmē, ka mums jāveido kaut kāda mazāka termiņa, lielākas sankcijas, lai uzņēmēji, kas piedalās, kas uzvar un paredz savas kaut kādas saistības, lai viņi tās arī ir interesēti pildīt. Un ka mēs nenogaidām to gadu pēc tam, kad izrādās, cik es saprotu, ir šajā gadījumā ir veikta tikai iemaksa, ja, tā nosolījuma iemaksa, un cik es saprotu, vairs nav nekas nedarīts, ne maksāts. Ja. Tātad mums par šo jautājumu vajadzēja runāt varbūt rudenī, lai mēs varētu tagad jau izsludināt, jo te jau teorētiski vēl ir iespējami kaut kāda tiesāšanas un vēl kaut kas. Mēs, cik es saprotu, no lēmuma projekta mēs vēl dodam termiņu 3 mēnešu laikā viņiem maksāt un tā. Līdz ar to jautājums ir, ka Koklīds arī šogad nostāvies bez darbības. Ja. Tad varbūt mēs varējām ļaut kādam kaut kādu telti tur nākt, lai tur kaut kāda darbība būtu, lai notiek cilvēku rotācija. Klientu rotācija, es domāju. Tas noteikti ir juridisks jautājums, kas saistās no līguma, jo, ja mēs neesam vēl viņu lauzuši uz kādu pamatu, mēs tur ievietosim citu uzņēmumu. Droši vien, jo tev taisnība atceries. Man piemērs šodien par plāksnību. Bet, pagaidi, tur pret likumu, es nesaku. Tu saproti, ja tev ir iznomāta, pieņemsim, zemes gabals, tu nemaksāji procedūru, lai pārāk. Tu piedāvā, domā, ka likumīgi būtu tāpat laikā, tu citu izvietot? Bet juridiski, ņemot vērā, ka lēmumā ir paredzēts ar 26. martu ar šodienu izbeigt līgumu, mēs varam vēl, teiksim, kaut kādā pagaidu variantā uz vasaru, jo šī izsola bija uz 30 gadiem par abūs tiesību ar noteikumu jāstrādās ziemā un jāpieslēdzās ir centralizētām komunikācijām. Mēs varam, ja mēs ar šodienu izbeidzam, ļaut kādam kaut kādu vasaras kafejnīcu izvietot, protams, izsoles kārtībā un tam līdzīgi, vai ne? Likums tiek izbeigts ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi un attiecīgi vienīgais apgrūtinājums ir reģistrēt abūs tiesību zemes grāmatā, bet pēc lēmuma pieņemšanas mēs arī sazināsimies ar nomnieku, lai tiktu nokārtot šīs parāda saistības un pēc iespējas drīzāk iesniegts arī zemes grāmatā dokumentācija, lai arī šis tiktu noņemts, bet pagaidu būvi, es teiktu, ka var organizēt izsoli. Šobrīd šis ir maksas tālākums. Vasaras tirniecības vietu iekārt uz asfaltu. Jā. Kolēģi, lūdzu nobalsot.
Par 11 atturās 1. Paldies. Tad komitejas vadītāji lūdzu, tad turpināt. Turpinam, un trešais darba kārtības punkts par grozījumiem. Sauksts no Domes 25. gada 27. novembra lēmumā par zemes grāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu. Tātad saņemot vēstuli no valsts zemes dienas, tātad mēs precizējam, vai izdarām grozījumus iepriekš pieņemtajā lēmumā. Jautājumi, kolēģi? Paldies, balsošanu slēdzu. Iebildumu nav. Pieņemts. Nākamais darba kārtībā arī grozījumi sauksts no Domes. Šoreiz 24. gada 25. septembra lēmumā par zemes grāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, un šeit arī ir precizējumi pamatojoties uz valsts zemes dienesta ierosinājuma. Lūdzu, nobalsot. Paldies. Iebildumu nav. Piektais darba kārtībā pār zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķu noteikšanu, Kultas ostas pārvaldes vēstule. Tātad zemes vienībai Upes ielā 56 mēs nosakam dalīto lietošanas mērķi, kur tātad mums paliek 8,7 hektāri zeme dzelzceļa nodalījuma joslā un arī 0,24 gandrīz hektāri saimnieciskā darbība, meža saimniecība. Un vēl mums tur, jā. Kolēģi, jautājumi? Šī gadījumā vienkārši pēc lietošanas mērķiem mēs nosakam dažādas lietošanas mērķus zemē ostas teritorijā. Lūdzu, nobalsot. Paldies. Iebildumu nav. Pār zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķu noteikšanu Aineža iela 13D. Tas mums ir jūras parks, tātad izdalam ārā šos te 60 kvadrātmetrus. Kur volejbola federācija šo te skatu platformu būvē. Jā, šīs skatu platformas izvietošanai. Lūdzu, Uldi, jautājumi? Paldies. Pār 11 atturās 1. Paldies. Tātad 7. darba kārtībā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu, īpašumu Noliktavas iela 10B, tātad sadalam īpašumus, kur mums papildus visam parādīsies Noliktavas iela 8B, saglabājot Noliktavas iela 10 un Noliktavas iela 10B. Tātad tas ir šis zemes nogabals, kur mums ir skateparks, zemes gabals aiz skateparku, un tur vēl sanāk arī šī te, šobrīd tur ir būvmateriālu veikals. Tātad šo te visu zemes gabalu mēs sadalām vairākos īpašumos. Kolēģi, jautājumi? Visi nobalsojuši. Es pēdējais, jā. Tik ilgi stāstīju, kamēr... Paldies, iebildumu nav. Apstiprināts. Ok, kā nākamais mums ir zemes ierīcības projekta apstiprināšana, nosaukuma piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana, tātad zemes īpašums teteri. Pirmais gabals kļūs par teteru mežu, otrais saglabās nosaukumu teteri.
Viens būs meža saimniecībai, otrs lauksaimniecībai. Lūdzu, nobalsot. Paldies. Vienbalsīgi par. Nākamais darba kārtībā par īpašuma zemes ierīcības projektu izstrādi. Rāmlei. Tātad atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma Murjāņos. Kolēģi, jautājumiem? Atļaujam? Neiebilstam? Paldies, iebildumu nav. Sāk. 10. darba kārtībā par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Tātad kārtējuma dzīvokļu Bērzu alejā nododam 333 domājamās daļas. Jautājumi, kolēģi? Pie nav, ļoti burvīgi. Lūdzu, nobalsot. Paldies, iebildumu nav. 11. darba kārtībā pārjaunojumu līguma noslēgšana ar Sijā Vidas āris. Komitejā arī deputātiem tika sniegts skaidrojums par šādu pārjaunojumu līguma būtību. Tātad izsolē piedalījās fiziska persona, kura šobrīd grib pārslēgt līgumu uz 100% sev piederošu Siju. Jautājumi, kolēģi? Paldies, iebildumu nav. Jā, 12. darba kārtībā pār nomas zemes īpašuma daļas iznomāšanu, tātad Saukrasta pludmale, centrs, beidzās iepriekšējais 5 gadu līgums, saskaņā ar izsoles noteikumiem noteikts bija, ka tiek rīkot jauna zemes nomas izsole. Tātad sākuma cena 250 eiro, izsoles solis 50, termiņš 5 gadi. Ielikumā ir priekšlikums, precizēts lēmuma projekts. Jā, es atvainojos, Stela pievienojas precizēto lēmumu projektu, tur sarkani ir pierakstīts precizētais teksts. Tātad precizēt šis kadastrālais apzīmējums, vienkārši sagatavotajā lēmuma projektā bija kļūda skaitļos. Tas arī pēc būtības ir vienīgais, kas ir precizēts šajā lēmuma projektā. Kadastrālais apzīmējums. Mērķis. Aktīvās atpūtas dažādi. Mērķis tātad ir aktīvās atpūtas nodrošināšana vasaras sezonā un pludmales piedarama un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība. Tas sanāk, ka tam ceļam, kas iziet mazliet pa labi, ja? Tas ir tur, kur šobrīd atrodas šīs konteiners ar koku apšūtais, proti šis līgums šobrīd beidzās un ir paredzēts jauna izsoles 5 gadiem ar šādu mērķi. Jā, lūdzu, Arturs. Jā, vai var atgādināt, kas tieši līdz šim bija tos 5 gadus? Tu teici konteiners, bet ko viņi izdomāja? Kurš tas vienkārši jāuz kopā tas? Pa vidu, kur ir volejbola laukumi, pa vidu tur lejā, tur bija krēsli ar jumtiņiem, bez jumtiņiem. Tas bija tas konteiners un iekšē krēsli. Jā. Viņi negribēja paši turpināt. Noteikumi paredzēja pie izsoli pēc 5 gadiem. Iepriekšēji noteikumi paredzēja, ka līgums netiek turpināts. Iepriekšēji izsoles noteikumi to paredzēja. Arī šeit ir rakstīts, ka līgums nav pagarināms, termiņš 5 gadi. Balsošanas pogas. Vai pēc plāna tā tas sanāk, tas izvietojums, tur pievienotajā pēdējā? Jā, prasa Artim, cik tas ļoti atbilst.
Katrā ziņā var varbūt papildināt, kad vieta ierādām dabā precīzi. Tas Tur var tomēr tas. smilts ir. Nē, vienkārši tā. Katrā gadījumā nomas plāns ir saskaņā ar iepriekšējo. Par to aktīvo atpūtu, tur tas tā diezgan mēs zinām, cik tā vieta ir cilvēku piepildīta, tur tādu aktīvu atpūtu izvērst, bet laikam mums ir noteikumos kaut kur rakstīts, kas tieši mums ir kurā vietā paredzēts. Ja? Mēs savulaikā tās noteikumus radījām. Jo šobrīd jau tur ir tik daudz cilvēku vasarās siltajās dienās, ka tur kaut ko aktīvu vairs darīt nav iespējams tik daudz. Nekas uz krēsla var Ja tu aktīvi atpūtu, varbūt organizē tur kā volejbolu, kaut kādas bumbas piedāvā, ko spēlēt, bet kādas sacensības, bet te jau tajās jūras parkā laukumos, bet tur pašās smiltīs faktiski jau ir viss. Man jau pogas. Vai tu biji pogas? Nav jau Paldies. Nododam tātad šo te pludmales nogabalu, pludmales dažādu padlīdzekļu citu nomai. Iebildumu nav. Un kā nākamais darba kārtībā mums ir grozījumi Saukrastes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Ir uzsācis iepriekšējā nedēļā darbu mūsu civilās aizsardzības eksperts Mārtiņš Noviks, kurš arī šeit ir klāt. Varbūt ir kādi jautājumi. Mārtiņš strādā arī ar jaunsargiem. Ja? Varbūt dažos vārdos par sevi, lai visiem ar tevi zinātu. Mikrofons vajadzīgs, ja? Tad paņemt. Pārslēdzies uz jaunsargiem, valsts aizsardzības mācību un jaunsargi, jeb jaunieši. Strādāju ar jauniešiem diezgan daudz, un, teiksim, tā dienas pieredze, un šis amats, man liekas, iet diezgan roku rokā. No dienesta laika 6,5 gadus esmu pavadījis Kājniekos un 6,5 gadus pavadījis speciālo operāciju pārvaldē, kur diezgan daudz par, teiksim, tā civilu aizsardzību, sadarbībām, tādām lietām esmu iedzinājies un darījis. Varbūt kāds jautājums. Jā, lūdzu, Artur. Nedod Dievs sagaidīt uzbrukumu, bet ir 10 vairs sistēmā. Kā jūs vērtējat šī brīža Saukrastes pašvaldības sagatavotību? Nepieciešams laiks bišķiņ vairāk iedzināties. Šobrīd es ar to nodarbojos, skatos, kādā stāvoklī un kādā līmenī mēs esam. Negribu vēl vērtēt. Pēc mēneša atbildētu precīzāk. Ir jāsaprot nedaudz. Arī rīt ir paredzēti kursi kopā ar VUGT pārstāvjiem. Tad arī es uzzināšu vairāk precīzāk, kādā stāvoklī un līmenī esam. Kādas aktivitātes plānojas? Pirmās, jā, jau plānoju, sazinājos. Šobrīd, ņemot vērā pēdējo atgadījumu ar kuģi, sazinājos ar gaisa spēkiem, plānoju izstrādāt vismaz 3 nolaišanās vietas Saukrastos. Un jau ar gaisa spēkiem sazinājos, viņi ir gatavi vasaras mēnešos, jūnijas, jūlijas, veikt testus, pārbaudīt, kā tiešām tas strādā un, teiksim, tā izveidot jau atstrādātu sistēmu. Kā arī runāju šobrīd ar kiberdrošību, lai iedzīvotājiem būtu kaut kāda, teiksim, tā lekcija, seminārs, iespēja bez maksas uzzināt tieši hibrīdi, kā arī iespējamības tādas lietas. Jā, plānoju daudz. Vēl kāds jautājums? Jā, paldies. Un jau šajā gadā, 26. gadā, mums ir bijušas 2 dienu mācības, tikšanās, diskusijas jau iepriekš ar Hersons kara apgabalu pārstāvjiem par visu situāciju, kāda bija diennakti pirms minūti pēc un tā tālāk, ja, un joprojām kāda ir. Mums ir bijušas jau šajā gadā 2 reizes mācības, kuras rīkojušas ir zemesardzi ar dažādām izspēlēm, ar kritisko vietu aizsardzību, ar plūsmu organizēšanu, saziņu tā tālāk, kuras bija kopā Saukrastes, Sigulda, Limbaži, Cēsis, ja,
Tā kā, un rītā ir šeit VUGD pārstāvji arī par civilu aizsardzību runāsim. Tā kā šobrīd šis darbs ir intensīvi, jāgatavo dažādi dokumenti, scenāriji tā tālāk, tāpēc arī speciālists ir piesaistīts. Un, tur nav tāda viena gatavā plāna, ka mēs tagad esam gatavi. Tas faktiski ir ikdienas darbs. Situācija ir ārkārtīgi mainīga. Un, protams, arī būs kaut kāds saraksts, kādi mums ir papildus līdzekļi, jāiegādājās gan elektrības nodrošināšanai, gan varbūt arī degvielas uzglabāšanai, gan datu pārraidē, sakariem. Jā, tā kā tur tas personīgai aizsardzībai un citi. Jā, tā kā daudz dažādas nianses, tāpat arī. Jā. Tā kā tas tāds darbs gan liels, apjomīgs, tāpēc arī speciāls piesaistīts uz puslodzi, bet esam priecīgi, ka tepat tūmā dzīvojošs un ar pieredzi tieši arī militārajā jomā, jo tieši šī sadarbība ārkārtīgi svarīga. Paldies, Mārtiņ, lai veicās darbos. Es atceros, ka solīju pensionāri. Mēs meklējām tieši... Labi izskatāties priekš pensionāri. Veterāns īstenībā skaitās veterāns. Protams, viss kārtībā. Mēs tieši sludinājumā arī meklējām ar militāru pieredzi, ja, un tāda ir. 3. Bet varbūt, kā arī vēl kāds, bet manuprāt, ar militāro, man liekas, arī vienīgais, jā. Lūdzu nobalsot. Paldies. Iebildu nav apstiprināts, tātad iekļaujam Mārtiņu arī civilās aizsardzības komisijā. Un kā nākamais mums darba kārtībā ir pārsaistošo noteikumu grozījums Augšas nodomēs 24. gada jūnija saistošajos noteikumos pār mājas dzīvnieku turēšanas Augšas novadā. Paši noteikumi un to grozījumu izskatīti 2 secīgās tautsaimniecības komitejās, ņemt vērā gan ierosinājumu, gan priekšlikumu. Es saprotu, ka laikam no Vitas, kad laikam pēc, bet Vita varbūt nokomentēt. 9 minūtes pēc domas sēdes sākuma tika saņemts priekšlikums. Es jums pievienoju arī pie izskatāmajiem dokumentiem. Ir saņemts šis te viens priekšlikums, bet konkrēti, vismaz man subjektīvi vērtējot, es neredzu konkrētu priekšlikumu, ko ierosina grozīt vai svītrot, vai vairāk tiek uzsvērts uz to, ka varbūt šī te atļaušana staigāt bez pavadas ir uzskatām par pāragru. Varbūt jūs varat iepazīties ar šo pievienoto priekšlikumu un savukārt, ja viņš tiek vai netiek ņemts vērā, mums tas ir jāieraksta paskaidrojumu rakstām. It kā jau par šo atļauju staigāt ar vai bez pavadas, tas jau bija iemesls, kāpēc mēs šos noteikumus arī atlikām februāra komitejā, skatījām marta komitejā, ja, un tieši ar domu šādu, kad dzīvnieku īpašniekiem un pašiem mājdzīvniekiem tomēr vajadzētu dot atļauju arī šajās te meža teritorijās, kāpu teritorijās, varbūt tomēr izskrieties arī bez šīs te pavadas, ja. Ņemot vērā, ka tomēr mājdzīvnieku Saukustos ir iecienīti, viņi ir diezgan daudz. Vajadzētu paļauties arī uz to, ka šeit jau ir atrunāts tas, ka pašam īpašniekam jāapzinās, vai viņš var šo mājdzīvnieku vai konkrētā gadījumā suni bez pavadas palaist, ja viņš pēc būtības īpašnieks uzņemās par to atbildību. Tad. Kas balsoja? Lūdzu, kolēģi, izteikt viedokli balsojot. Paldies, balsošanu slēdzu. 10 par, atturās 2. Paldies, lēmums pieņemts. Un kā noslēdzošais Tautsaimniecības attīstības un vides komitejas jautājums tātad par saistošo noteikumu
pāris augsts novada pašvaldības finansējumu piešķiršanu trūcīgiem vai maznodrošinātajām mājsaimniecībām dzīvojamo māju pieslēgšanai, centralizētai ūdensapgādes sistēmai un kanalizācijai. Kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, ir replika, ja drīkst lūdzu atbalstīt, jo tas ir tāds izglābots, izspriests jautājums, un es domāju, ka visnotaļ ir labs darbs. Tikai jautājums, vai atzināt, ka šeit ir cilvēki? Tautsaimniecības komitejā izpildirektori par to ziņoja, tāpat arī savu komentāru pielikt klāt arī sociālais dienests. Teiksim, uz šobrīd ir apzināti tie, kas jau šādu atbalstu ir meklējuši. Protams, noteikumi paredz to, ka ikgadējais atbalsts ir budžetā paredzēto līdzekļu apjomā. Tā kā, katrā gadījumā... Nepateikšu precīzi, bet aptuveni gadu ar šo gan budžeta ietvaros un tā tālāk tika analizēts, skatīts un tā tālāk. Tā kā, tas nav nesasteigts, ne. Izvērtēts. Lūdzu, kolēģi, izteikt viedokli balsojot. Paldies. Lūdzu, mums pamet. Par 12 pret atturās nav. Paldies. Tātad šobrīd sēdē atrodas 11 no 15 deputātiem, arī Uldis Sproga ir izgājis. Nākamais jautājums ir sociālā jautājuma. Lūdzu, sociālā jautājuma komitejas vadītāja. Jā, jautājums tika skatīts, rūpīgi izanalizēts par situāciju, par mūzika apgādnieku maksātspējas izvērtējumu, atstāšanu spēkā. Lēmuma projekts sagatavots, izvērsts, persona informēta, sociālais dienests arī izvērtējis situāciju. Un līdz ar to tātad lūdzu apstiprināt šo lēmuma projektu. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Lūdzu. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 11 pret atturās nav. Paldies. 17. jautājums ir par iekšējiem noteikumiem Saukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības grantu konkursu nolikums. Lūdzu, attīstības nodaļas vadītā Inga. Ir kādi jautājumi Ingai par šo vēl? Tātad tā mums ir paredzēta kāda summa, un lai arī cilvēki dzird iedzīvotāji. Summa ir tāda pati kā pagājušajā gadā. Kopsumā šim grantu konkursam novirzīt 15,000 eiro, vienam projektu pieteikumam līdz 5,000. Un esam saņēmuši Finanšu ministrijas atzinumu mūsu nolikumam, un arī ir saskaņots ar Saukles uzņēmējdarbības biedrību, uzņēmumu biedrību. Šie noteikumi. Lūdzu, jautājumi? Jā, man par uzņēmēju konsultatīvās padomas skaņojumu. Ar Latventu kungu skaņoju. Jūs nosūtat? Jā. Mēs nosūtījām, vienojāmies par laiku, kad viņš paskata nedēļu vairāk, un tad pēc saziņas ar viņu viņš deva. Domas sēdē tika atcelta šī, kā tika teikts, atzinumu vai ieteikumu. Jā, jo arī priekšsēdētājs norādīja, un mēs ņemam vērā, skaņojām gan ar biedrību, gan ar, kā noteikts, ar Finanšu ministriju. Tā gan nav biedrība, bet... Jā. Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Tā ir laba ideja. Arī biedrība varētu nosūtīt. Jā. Saukles uzņēmēju biedrību. Lūdzu, nobalsot. Paldies. Par 11 pret atturās nav. Paldies. Tātad, jāiesniedz līdz kuram datumam, Inga? Mēs sludinām ārā tagad ar aprīli. Vienosimies vēl par laiku, jo vismaz mēnesis, lai ir iepazīties un pieteikšanās. Maija vidus varētu būt iesniegšana. Bet mēs vēl datumus precīzi liksim. Būs gan mājaslapā, gan Facebookā, gan sociālās tīklos. Arī avīzē būs. Datumus saliksim. Labi, paldies.
Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu projektām ar skolu kopienā. Attiecīgi ieskatīts finansējums ir, tas jāsadala pa attiecīgi pēkām. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Nobalsot. Paldies, iebildumu nav. 19. jautājums ir par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu mācību līdzekļiem. Tātad ir saņemts meditācijas kopumā par 34 908 eiro, attiecīgi atbilstoši bērnu skaitam arī tiek sadalīts līdzekļi. Lūdzu, nobalsot. Paldies. Apstiprināts, iebildumu nav. 20. jautājums ir par grozījumiem īpašuma apsaimniekošanas nodaļas budžetā. Tātad saņemta atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrībām. Tas ir saistībā ar bitīti jāienes budžetā, ja? Un attiecīgās ekās arī tiek ieskaitīts, tas ir par sākotnējiem izdevumiem, kas bija. Te arī tas sagatavot specifikācija, arī iepirkumā projektēt būvēt. Tas jau apjomiem tā tālāk. Lūdzu, kolēģi, nobalsot vai jautāt. Paldies. Iebildumu nav. Paldies. 21. jautājums ir par pateicības raksta un naudas balvas piešķiršanu mūsu sportistiem olimpiādē par dalību Kristram Aparjodam un Kendijai Aparjodai. Šeit ir priekšlikums par lielāku finansējumu. Šobrīd, protams, ka arī tas vēl būtu par maz finansējums. Skaidrs, ka šis finansējums, kas tiek paredzēts, ir vairāk, mēs runājam vairāk par pateicību, nevis par naudas balvām. Un arī jebkurš finansējums, domāju, būtu par mazu, bet šobrīd mums ar līdzekļiem ir ļoti jābūt uzmanīgiem. Tāpēc priekšlikums ir iesniegts, tātad attiecīgi es to nododu arī balsošanai. Lūdzu, nobalsot par iesniegto priekšlikumu. Paldies, balsošanu slēdzu. Pār 3-2 atturās 6. Paldies, lēmums nav pieņemts. Nobalsojam lūdzu par sagatavotu lēmumu projektu kopā. Un lai varam arī sveikt mūsu sportistus. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 9 atturās 2. Paldies, lēmums pieņemts. 22. jautājums ir par pašvaldības dzīvoklī uzstādītās iekārtas kompensēšanu. Te arī ir iesniegts precizējums. Tātad mums par to ir atsevišķi jābalso, vienkārši varam kopā pa visu balsot. Te bija tāda situācija, ka bija vēl kāds nenomaksāts parāds, attiecīgi bija doma tā kā ieturēt no tās summas, bet šobrīd tas ir samaksāts, līdz ar to mēs arī to summu, kāda bija paredzēta, arī tad kompensējam. Mēs varam uzreiz to iekļaut, vai atsevišķi tā kā jābalso priekšlikumam, kāds tagad iznāk. Tā. Bet viņš nav priekšlikums balsošanai, viņš vienkārši priekšlikums ir. Mēs viņu nevaram nodot balsošanai. Te ir priekšlikums balsošanai, vienkārši priekšlikumi. Viņu fiziski nevar nodot. Jā, var, jā. Tātad par precizējumu vispirms nobalsojam, jā? Tātad rēķini ir samaksāti, līdz ar to summu izmaksājam par iekārtu pilnā apjomā. Lūdzu, nobalsot. Par precizējumu vispirms. Paldies.
Iebildumu nav. Un tagad par visu lēmumu projektu kopumā. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Paldies, balsošanu slēdzu. Nākamais jautājums par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Sijās Salkrastu komunāls servis. Skatījāmies komitejās, bija diskusijas, acīm redzot, būs jau jāsako līdzi arī aktualitātēm, kas saistās kā ir ar degvielām tā tālāk. Es saprotu, šobrīd mēs apstiprinām šo līgumu un tālāk tad arī aprīlī skatīsimies, kāda ir situācija, kas notiek pasaulē ar naftas cenām un kāds varētu ietekmēt īpaši jau ceļu darbus. Lūdzu, kolēģi. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 11 pret atturās nav. Paldies. 24. jautājums ir par ilgtermiņa saistībām darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšanai Sauksnes novada pašvaldības iestādēm. Tad ir bijis iepirkums, kurā uzvarējis ir FN Servis par kopējo summu 9012 eiro 2 gados. Lūdzu, jautājumiem nobalsojiet, lūdzu. Paldies, balsošanu slēdzu. Iebildumu nav, slēdzam līgumu. 25. jautājums ir par ilgtermiņa saistībām pārvietojamo sanitāro mezglu nomai un apkalpošanai Sauksnes novada teritorijā. Tātad ir bijis iepirkums, šobrīd vinnējis ir Blaizer AG ar summu 42 350 eiro uz termiņu 24 mēneši. Kas tad ir Blaizerā? Kā viņi jau šeit nebāzējās? Viņi jau Kukrīnas braukāja. Ādažos. Ādažos, ja? Lūdzu, Arturs. Jā, par lēmumu tur skaidrs, tas jāapstiprina, bet mani jautājums īpašumu nodaļai vai ir domās par to, ko visu laiku ik pa brīdi mēs esam runājuši un domājuši, piemēram, tajā, kā mēs saucas meža parks neoficiāli, piemēram, tur stāv tolīdz, mēs kādreiz runājam par to, ka varbūt mēs varam radīt kaut kādu apvalku, proti sasist dēlīšus, lai tādās ļoti smukās vietās, lai arī smuki tās tolīdz izskatās. Vai par to ir kaut kāda domas bijušas, vai to mēs tikai turpinām sapņot par to? Mēs varam izskatīt šo te uz doto brīdi konkrēti risinājumi nav, bet mēs varētu apkopot šīs vietas, kur tas ir vairāk nepieciešams. Pamatvirzība, tā kā tā pamatdoma bija tāda, ka meklēt kaut kāds mazo projektu, cik tie jau nav kādi mazie projekti, bet mēģināt tādu standartu moduli ar vienu toaletu līdzīgi kā ir lejā Pludmales ielā uzstādīts, iet uz šādu risinājumu, jo tomēr tur, kur tūmā ir ūdens kanalizācija, tur mēģināt šo darīt, jo skats, ka tajā plasmas toaletē, mazi bērni tur neiet, ja, un iet divatā tur ar bērnu, gan arī ir, tā, ja, tā kā Gunti. Jā, ja runā par toaletēm, tad pagājušā gadā tur centrā uzstādīt, tad šogad tur vairāk tās plasmasnieces nebūs, tur viss ir atrisināts ar visiem ūdeņiem kanalizācijā. Jā. Tur viss kārtībā. Jā. Tā kā tur nefigurēs blakus vēl tās zilās būdas. Nav vajadzības, nē. Jūras parkā. Pagājušā gadā uzbūvēja jaunas stacionārās un tās stāv visu laiku blakus. Es neesmu tagad bijis. Jā, Gunār, kad mēs viņus atveram? Droši vien, ka uz lieldienām varētu... Tad, kad būs kas apsaimnieko. Tātad viņas nebūs. Šobrīd ir iepirkums, jā? Šobrīd ir iepirkums, 2. aprīlī, ja nemaldos, atvēršanā, un tad zināsim.
Vai Ieteikums kādi ir uz visu pieteikuši? toalešu apsaimniekošanu. Uz visām Baltā kāpā, toaletēm, Baltā kāpa, Telejā, jā. Ludmals iela, jā, un Jūras parks. Nu, mums informācijas centrā ir toalets vaļā, tā kā faktiski, kamēr vēl Jūras parkā un pludmalē sāļošanās sezona nav, ja mēs pa ziemu arī, lai netērētu lieku enerģiju, turējām šīs toaletes slēgtas, attiecīgi. Jā, lūdzu. Jā, bet pabeidzot mūsu jauko sarunu, vai mēs varam to iegūt tādā termiņā, piemēram, 1. maijs, ka ir kaut kāda skaidrība, un tad mēs domājam, jo es pieņemu, ka tas apvalks varētu izmaksāt 500 eiro robežās, tas ir maksimums, un tas vietas, kur viņi varētu ielikt, viņas nav nemaz tik daudz saustos. Tā kā, no sērijas, piemēram, ja es nezinu, pie sērijas Ozola ir šāda vieta paredzēta. Ja ir paredzēta, tad tur baigi forši būtu, ka viņi ieliek kaut kamā iekšā, ja, lai tas nav. Mēs par to vienkārši baigi daudz kādreiz esam runājuši un domājuši, un varbūt to var kaut kā, ja nebūs naudas, tad varbūt var to ielikt kaut kādā termiņā, mēnesis, būs labi. Es domāju, ka tur risinājuma izstrādē, es domāju, noteikti. Ar finansēm šobrīd mēs aprīlī skatīsimies, acīm redzot, visu budžetu samazinājumu, jo, ja nekas nemanīsies degvielas cenās, tad visi plānotie remontdarbi, īpaši plānotie ceļu darbi ārkārtīgi sadārdzināsies. Mums būs kopīgi jāskat, ko tad mēs vispār šogad varam darīt un nevaram darīt. Jā, protams, ka, ja ir kāda vieta, kas ir ļoti, mēģinām viņu uzlabot, bet primāri līdzekļi. Visi šie fotoaparāti un pārraide mums izmaksā, cik es atceros, 3000 gadā. Mēs to noņemam nost, un šobrīd 1000 jau ir iztērēts, paliek 2000, un par to jau mēs varam šo jautājumu atrisināt. Jā, tikai mums arī likums nosaka, ka mums ir jābūt arī video fiksācijai. Video fiksācija, 21. gadsimts mēs varam, tas ir ļoti vienkārši un ļoti lēti. Arī skaņa ir vajadzīga un vispārējais. Protams, ka mums būtu jāiet to, ka mums ir, diemžēl mums nav šāda zāle. Tā bija tikai tāda īsa ideja, ka ir kur paņemt. Varam turpināt? Sēd vai pļāpājam? Lūdzu, visi nobalsojušo. Paldies, balsošanu slēdzu. Iebildumu nav. 26. jautājums par īpašumu zemes ierīces projektu izstrādi, pakavi. Atļaut izstrādāt ierīces projektu. Lūdzu, nobalsot. Jāni. Paldies. Iebildumu nav, ļaujam izstrādāt. 27. jautājums ir par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā. Tātad šobrīd izpilddirektori ir apstiprinājusi attīstības nodaļas vadītāju Ieva Rove. Attiecīgi viņu arī ir priekšlikums iekļaut iepirkuma komisijā. Ieva arī šeit ir klāt. Nē, mēs uz iepirkuma komisiju jau neko neapstiprinām. Paldies. Lūdzu nobalsot par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā, papildināšanu komisijas. Iebildumu nav. Paldies. 28. jautājums ir par adreses piešķiršanu pašvaldībai piederošām zemes vienībām. Ābelītē. Lūdzu, vai kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot. Lūdzu nobalsot. Ervīns. Uzmanība nav atnācis. Paldies. Balsošana slēdzu. Iebildumu nav. 29. jautājums par projektu skatu platformas izveidi Jūras parkā tālākas virzības pārtraukšanu.
Tātad šobrīd šī vertikālā dominante jūras parkā varētu būt tā, ko realizēs Latvijas Volejbola federācija. Un savukārt, kā jau atcerieties, mūsu projektā tās finansējums bija ārkārtīgi mazs. 17,000, tāpēc pārnājot ar Jūrzemi šo jautājumu, mēs atdosim atpakaļ šo naudu Jūrzemē. Jūrzeme šajā pavasarī izsludinās jaunu konkursu, kur tad apspriedīsim par liederīgāko ieguldījumu piekrastē, kāds tas varētu būt no zivsaimniecības naudām. Un faktiski mums būs iespēja piesaistīt mazliet lielāku finansējumu, ieskatot arī šo jaunā projektā. Tā kā šobrīd ir aicinājums dēļ šī iemesla, dēļ šiem abiem faktoriem, gan finansējuma apjoms, gan tas, ka skatu platforma jau taps cita projekta ietvaros, tad šobrīd atteikties no šī. Paldies. Par 9 atturās 2. Paldies. 30. jautājums ir par Saulkrastu novada vidusskolas dabaszinātņu korpusu piebūves nošķirtā 3 saukstos uzsākšanu. Tātad ir bijis iepirkums par projektēšanu. Attiecīgi, tas arī ir jāapstiprina. Lūdzu, Guntis. Jā, kolēģi, par izglītības iestāžu būvniecību mēs runājam jau vairākus gadus. Es atbalstu, protams, šo lēmumu projektu, bet es gribētu saprast konceptuāli, kādā veidā novadā virzīsies vispār izglītība. Mēs runājam par mūzikas mākslas skolas būvniecību, mēs nopirkām zemi ieguldījumies. Mēs tagad, vai mēs tiešām vadamies tikai no to, kad valstī pamet projekts, kaut kā līdzīgi kā ar elektroautobusiem, kad pameta, mēs pieteicamies, tagad zināmas nepatikšanas, bet mums, man liekas, nav kopēja koncepcija, jo bērndārs mums vairāk nav aktuāli, bērnu nav, tad ko mēs būvējam? Vidusskolē klāt, tad mūzikas skola paliek aktuāla. Man liekas, ka mēs ķeram tikai to, ka kāds projektu piedāvā, bet mums pašiem nav, varbūt, ka man tikai nav, pārējiem visiem šeit ir skaidrs, ka mums būs bērni, ka mums vajag jaudīgas modernas skolas, bet kā tas izskatīsies nākotnē, man liekas, ka nav. Īstenībā jau sen noķērām. Bet kur paliek mūzikas skola? Nē, tādā ziņā, ka mēs jau sen piedalījāmies tajā izsludinātajā konkursā. Mēs jau te izdiskutējām tos 2,7 miljonus, kas vispār ies, un šobrīd tas jau ir tikai vairs procesa turpinājums. Tātad vispār izglītība kārtībā. Paldies. Nē, kārtībā droši vien, ka nav. Vienkārši, kad šī mirklī tas jau ir sekas jau mūsu iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. Mēs jau pieteicāmies šajā projektā, finansējumu saņēmām. Un tagad mēs virzamies tālāk ar projektēšanu. Katrā ziņā STEM finansējums jau ir apstiprināts. Jā, katrā ziņā STEM priekšmetu aktualitāte ir ārkārtīgi nozīmīga. Mums ir mūsu kopumā, es nedomāju tikai par vidusskolas klasēm, bet šī izglītība ir jāstiprina, šīs telpas ir jāskārto. Mēs zinām, ka arī ne tikai telpas trūkst, bet arī garderobas atrodas dziļā pagrabā, kur mēs veidosim patvērtni, bet tās ir mitras un tā tālāk, un drēbes pievākās ar mitro smaku. Ja. Tā kā šis kopā viss, protams, par mūzikas skolu, dažiem, ka mēs dabūsim atgriezties, diskutēt par tās apjomu, iespējamību un tā tālāk, izvērtējot bērnu dzimstību un tā tālāk. Jā, bet šobrīd lūdzu apstiprināt šo te. Jā, tikai kā repliku piekrītot, kad izglītības jautājumi tiešām ir konceptuāli jārisina, un tas noteikti komitejas jautājums, bet es piekrītu, kad ir vēlreiz mums jāpārunā mūsu vadlīnijas un jāpadalās vienam ar otru par dažādām domām šeit izglītības attīstības konceptā, un lai mēs saprotam, kur mēs ejam. Jā, es noteikti pievienojos arī visam teiktajā, ka noteikti mums ir ļoti skaidri jāzina vīzija.
patiesi, uz kuriem mēs virzāmies izglītībā novadā. Ir vienojas. Paldies, lūdzu, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Atbalstīts vienbalsīgi. 31. jautājums par pašvaldības īpašumu Ainā Žilā 17B daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Tātad diskutabls jautājums, tātad, lai visi saprast, tātad iesniegumu saņēmām no biedrības, kurā ir sabiedriskā labuma organizācijas status, attiecīgi likums ļauj šādos gadījumos slēgt līgumu bez izsoles. Tātad šajā teritorijā, kas ir blakus kafejnīcai, kā nu viņi saucās tagad, Lagūna, manuprāt. Vidržielas izejā uz jūru par vēlmi biedrībai izvietot šeit pāris koka podestus ar vieglas konstrukcijas, nezinu, kā to nosaukt, lapeni vai nojumi vai kā savādāk. Ir bijusi sarakste, ir bijusi pēc komitejas, vēl ir bijusi tikšanās ar iesniedzēju. Viņi ir iesnieguši precizējumus, tā kā īsti neizprotot, ko tad pašvaldība šajā gadījumā vēl vēlās. Arī iesnieguši nodomu protokols par sadarbību ar Latvijas neredzīgo biedrību un citām organizācijām, Parabēnu asociāciju. Tātad šobrīd šis, es saprotu, ir tāds konceptuāls lēmums ar noteikumiem, kas ir jāizdara, proti, ka ir reizi, ir pirmkārt jāiesniedz, ir precizēts skices, kas ir jānosprauž kopā ar pašvaldības pārstāvi, un reizi gadā arī ir jāiesniedz atskaite par padarīto saistībā ar sabiedriskā labuma statusu un arī par nākamajā gadā plānoto. Kā es redzu, šeit ir sagatavots priekšlikums no viena no deputātiem par to, ka neatbalstīt šo te par īpašu labvēlību statusu un par jēdzienu Parabēnu un tā tālāk. Šeit arī administratīvai nodaļai tad jautājums, tad mums ir vajadzīgi 2 lēmumi. Mēs te īsti vēl pirms domas sēdes, jo mums pēdējā tikšanās un pēdējā saraksta vēl bija otrdiena ar šiem iesniedzējiem. Tad ir vajadzīgi 2 domas lēmumi, vai kāds tad jūsu viedoklis ir? Administratīvās nodaļas ieskatā šis ir vienkārši konceptuāls lēmums, kurš vēl nenosaka to, ka šis līgums tiek noslēgts. Slēdzot līgumu, lēmumu projektā ir jāparedz virkni lietas, kas ir noteikti publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likumā. Tās lietas šajā lēmumā nav, līdz ar to mums būtu jāgatavo atsevišķi domas lēmums, pievienojot klāt, lai deputāti var iepazīties arī līguma tekstu un paredzot tās nianses, kas ir jāparedz atbilstoši likumam. Tad būtu atsevišķi domas lēmums tieši par līgumu slēgšanu, par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Tātad, kas būtu vajadzīgs tad vēlreiz no šiem īpašniekiem, jo tur tika nosūtīta vēstule, papildus viņi atbildēja, tad mazliet tad precīzi, tad, ja mēs šodien, es saprotu, vajadzētu jums priekšlikums ir, kad atlikt šo jautājumu izskatīšanu, tad kas tad īsti būtu vēl papildus jāiesniedz īpašniekiem? Arturs? Jā, mans priekšlikums ir atlikt, un tas saistīts ar to, ka es vispār atbalstu konceptuālu ideju kā tādu, jo es nezinu vienkārši, kur ir īpašas vietas, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām var baudīt jūru. Atcerieties, komitejā es teicu, kā viens no risinājumiem, piemēram, ir, ka tiek kaut vai tajā pašā jūras zemē vai kur biedrība iegūst līdzekļus, ja tas ir iespējams, ir tāds speciāls tā kā
es slēgā pateikšu, tas saucas tačkas, ja, bet, principā kaut kā tā kā krēsli speciāli ar mīkstām riepām es arī sūtīju, proti konkrētas lietas, kas tur tiks izdarīts, jo es arī te apveicājos, vai tā biedrība patiešām veic tās darbības, patiešām tās darbības veids, un viņu darbība ir atbalstām, bet gribētos, ka slēdzot ar viņiem līgumi, cevišķi tas uz 7 gadiem, ja, ka mēs zinātu, ka, piemēram, vasarā viņi uztaisīs tādus un tādus pasākumus gatavos un būs tādas un tādas iespējas. Ja. Bez bērniem ir jau arī, vecāki cilvēki ar pārvietošanās grūtībām vai, tur ir dažādas iespējas. Vienkārši man šobrīd nav skaidrs, kas tieši tiks darīts. Ir apņemšanās kaut ko darīt, un tā apņemšanās ir obligāti jāatbalsta. Tāpēc es piekrītu Liepiņa kungu priekšlikumu, kas tur rakstīt, bet es gribētu kaut kā darīt tā, ka mēs atbalstam šo, bet zinot konkrēti, ko tad mēs atbalstam. Šobrīd tur ir daudz nezināmā, un tomēr līgumā vajadzētu ietvert konkrētus priekšlikumus. Tātad atbildot Normundu uz tavu jautājumu, ka viņi iesniedz, nezinu, ka sezonas vai gada laikā viņi uztaisīs 2 tādus pasākumus, būs iespēja to izdarīt un būs vismaz apņemšanās formā, jo šobrīd es nesaprotu, kas tieši tur notiek. Jā, tāda, protams, ka var visiem runātājiem kaut kādā ziņā piekrist. Tas, ko biedrība vēlās šo pakalpojumu attīstīt un, kā es noprotu, vēlās arī iesniegt uz jau pieminēto Jūrzemes konkursu, kas šajā pavasarī tiks izsludināts un līdz māja beigām būs pieteikšanās attiecīgi. Un iespējams, ka turpmāk, ka tas nākamās naudas būs tikai jaunajā plānošanas periodā pēc vairākiem gadiem. Tāpēc arī ir, un attiecīgi, ja nepiesakās, viens variants, ka mēs izīrējam kādam, kur mēs sakam, kad ir jābūt tam, un tad taisam atkal izsoli un tā tālāk, un tad taisam, un šai gadījumā, te ir mazliet cita tā darbība, ja, tā kā attiecīgi skaidrs. To, ko tu teici, to ļoti labi papildināt. Proti, mēs varam noslēgt līgumu, kuru viņiem droši vien Jūras zemē vajag uzrādīt to līgumu kā vietu, kur viņi darbojas un kur viņi realizēs tos kaut kādus plānus. Viņiem tas līgums ir vajadzīgs, un tur, lai nebūtu apburtais aplis, mēs vienkārši tajā līgumā varam ietvert konkrētas darbības, ja viņi attiecīgi no Jūras zemes neiegūst tos līdzekļus vai no citurienes un tos projektus nerealizē, tad mēs septembrī runājam par to, ka šāds līgums tiek pārtraukts. Ja, tad, lai līgumu var izmērīt, lai viņu saistības var izmērīt. Tas nozīmē mērķiem. Tieši tā, precīzi mērķiem. Jā, Guntis, lūdzu. Jā, kolēģi. Man ir divas tādas, divi jautājumi būtībā. Viens ir priekšsēdētājiem, vai jūs tiešām varat likt roku uz sirds, ka šis ir godīgs pasākums? Ka tas ir tiešām godīgs pasākums, un te nav nekāda zemūdens akmeņa. Tas ir pirmais jautājums. Un otrs, jūs tikko savā tekstā pateicāt, ka biedrība pretendēs uz Jūras zemes naudiņu, tātad mēs 5 gadus apgrūtināsim ar šo projektu, ja atbalstīs. Ja? Mums pat nebūs iespējas runāt par to, kad viņi kaut ko var neizpildīt par kaut kādu līgumu laušanu, jo projekts realizēts tiks tajā vietā, un tā ir Eiropas nauda, un projektu uzraudzība 5 gadu. Tātad es uzskatu, varbūt kļūdos, bet es domāju, ka šeit ir zināma atstrādāta schēma, lai arī biedrība var rīkoties pēc savu prātu, viņi varēs neko nepildīt. Viņiem inventārs būs jāsaklabā tieši tajā vietā uz nomas līguma attiecīgi. To taču mēs visi saprotam. Un ja tas ir tā, un ja tā vajag, tad to vajag atklāt pateikt, nevis pa visu var dzīt šo cauri. Man paliek arī tas trešais jautājums par to, ko es komitejā pajautāju, vai tiešām cita sabiedriskā labuma organizācija nedrīkst pretendēt, jo tie nav vieni īpašnieki, ka nav tā, ka tas pats īpašnieks ir biedrībā un tas pats ir kafejnīcā un viņš tā kā piegulošo teritoriju grib. Tas tā nav. Tas arī tur tā bišķiņi ir diegiem savīts. Tad varbūt, ka jūs varat skaidrot, vai tas ir tā pavisai godīgi vai nav. Un ja tas ir pavisai godīgi, tad uz priekšu. Paldies. Jā, ļoti, ļoti interesanti mēģinājums šo jautājumu kādā veidā pavērst, vai kāds no deputātiem, jebkuru jautājumu, kad mēs skatāmies vai par ierīcības projektu, vai par kādu citu izsoli, vai par iepirkumu, mēs varam pateikt, es šo jautājumu, kas tur apšā slēpjās un ko tas beigsies. Tātad
Manuprāt, es šo jautājumu neesmu nekādā veidā šajā iesaistīts. Attiecīgi, nezinu, kāds tas mājiens īsti bija, bet manuprāt, ir ļoti labi, ja cilvēki vispār kaut ko dara. Mēs redzam, cik šie laiki ir mainīgi, cik viegli ir no malas teikt, ka kāds varēja darīt tā vai savādāk, bet, manuprāt, ja cilvēki ir aktīvi, kaut ko dara un tā tālāk, tad, jo nevar teikt, ka tādi iesniegumi būtu daudz un vēlmes izteikts daudz un tā tālāk. Manuprāt, ir uz tikai pāris vietas, kas šogad attīstās un kā mēs runājam arī komitejā, tas, ka te varētu attīstīties šī peldvieta, kas saistās ar vidas piemību, ar invaliditāti, tā tālāk, ļoti labi. Ļoti iespējams, ka kādā brīdī kaut kas neizdodās kādam, tas jau nav tāds garantēts, ka jebkurš ko sāk, mēs zinām, ka jebkuram no mums var būt gan veiksmes, gan neveiksmes, gan, mēs zinām, ka uzņēmēji ir dažādi un cilvēki dažādas situācijas, dažādas veselības, dažādas ārkārtas situācijas, dažādas ir, ja. Tā kā teikt, ka pēc kāda laika es jau teicu, vai būs tā vai šādi, ja, tā tāda filozofēšana ir. Tā kā, Paldies par plašo. Es nevēlējos tik plašu komentāru. Parabērni paliek. Neatbildēts jautājums. Iesniegumā norādīts termins parabērni. Kas ir parabērni? Vai kāds var no klātesošiem paskaidrot šo definīciju? Es neprotu bērnu īpašam invaliditāti īpašam. Tad pameklē, Pēter, un tādu rakstisku atbildi. Es esmu izmeklējis ar valodniekiem, nav tāds jēdziens parabērni. Nav. Mums ir viss tāds, pašvaldība, ka šis viens no pirmajiem darbiem šeit, mēs savā darbības neizmantojam. Iesniegumā es saprotu, tāpēc es arī jautāju. Negribu būt kašķīgi, bet ja persona uzrakst, ka izklaidēs, tā tad darbosies ar parabērniem, ja nav tāds jēdziens. Tas vien par kaut ko liecina. Tā ir attieksme. Nav tāds jēdziens. Un ja kāds var pierādīt, kad ir jēdziens, tad ir, ja, bet nosaukt kaut kādu, nodefinēt, ka bērni ir kaut kādi parabērni, es nevaru atrast, nav. Man ir skaidrojums atsūtīts no valodniekiem kaut kur, kaut kādā senatnē, literatūrā, terminos nelieto, bet tas nav, mēs saprotam paraolimpiskie, kaut ko te pagājušajā runājam, nav tāda jēdziena, ko tad mēs izklaidēsim tur? Varbūt uzņēmēji, biedrība pati var paskaidrot. Jā, es gribēju vēl pie iepriekš teiktā piebilst, ka es skaidri izteikšu domas, ka ja ir situācija, ka blakus ir uzņēmējs, kas šo vietu, kas tiks iznomāta sabiedrisks labums statusam un organizācija, izmantos arī savā uzņēmējdarbībā, manuprāt, tas ir absolūti ok. Jo mums ir pietiekami, vai drīzāk pārāk maz cilvēku uzņēmēji, kas atbalsta. Un problēma kā tāda, cilvēki ar invaliditāti un tā tālāk, tā ir jāatbalsta visi, kas organizē šādus pasākumus un tam līdzīgi. Tā kā es personīgi tur nesaskatu kaut kādu, tur kriminālu vai ko tam līdzīgi. Tas mans priekšlikums ir mēģinam atbalstīt ideju kā tādu, bet iedodam viņiem konkrētas lietas, kas viņiem jāizdara, lai tādā veidā arī viņus motivētu un man tā liekas būtu brīnišķīgi, pat ja viņi, teiksim, mēnesī uztaisa 1 vai 2 pasākumus, bet pārējo katru dienu tur sēž kāds cits, izmanto to telti vai ko viņi tur padara. Man tas neliekas bīstami. Jo mērķis, mēs varam izvēlēties. Vai tiem vienalga, kā nosaukt, parabērniem vai cilvēkus ar grūtībām, invaliditāti vai kā tas pareizi sauc, ja, ir iespēja, ka viņiem tur nenotiek nekas, un ir iespēja, ka notiek reizi vai 2 reizes mēnesī. Es esmu par 2. reizi, bet svarīgi ir, ka notiek. Par to ir tas mans stāsts. Ja. Jo, piemēram, tur arī nevar piebraukt ar mašīnu, ja, tas nozīmē, ka viņiem vajadzīgs droši vien kaut kāds status, lai mēs pēc tam atļauju komisiju piešķirtu kaut kādas caurlaides, lai tos cilvēkus var pievest. Ja. Mums vispār, es nezinu, cik daudz no visām stāvvietām, mēs esam 17 km piekrastes zona, ja, bet cik daudzās vietās var pie jūras piekļūt vienkārši cilvēki ar pārvietošanās grūtībām un tādām lietām. Ja. Kamēr mēs paši spējam staigāt, mēs nezinām, ka tā ir problēma.
Ja šī organizācija to spēja risināt, vajag labi, atbalstam viņus, bet pieliekam kaut kādus arī pienākumus, ka viņi to patiešām izdara. Kolēģi, kāpēc mēs sarežģījām tik ārkārtīgi vienkārši jautājumu? Pašvaldībai pieder zemes gabals, izsludinām izsoli, jebkura sabiedriskā organizācija ar šo jauko funkciju var pieteikties, dodam bez atlīdzības un pretendēt. Viens piedāvās pakalpojumu 5 reizes mēnesī, 1 reizi mēnesī. Kāpēc mēs tik ļoti ieciklējamies tieši uz šo un pasakām, ka neviens cits tur nevar pretendēt? Par to es stāstu. Tur jau tieši tā starpība, ka tādas organizācijas viņām nav kapacitāte un ir svarīgi tieši. Kāpēc mēs zinām, ka šai ir un citām nav Latvijā? Mēs esam pētījuši. Labi, beidzam. Ja tā vajag, labi. Beidzam, es pārtraucu debatas. Es tieši atskatoties. Jurģis, lūdzu. Tu biji pirms. Es tieši atskatoties internetā šīs biedrības darbību. Viņi 24. gadā, 23. gadā ir publikācijas, kur viņi ir veikuši šeit tieši Saukstos jūras krastā kafejnīcā nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Tieši ar fotofiksāciju, tā ka man tas nerada ne mažākās šaubas vai jautājumu par šīs biedrības darbību un vai viņi vispār ir kaut ko darījuši. Šeit viss fiksēti, jā, viņi ir darbojušies. Viņi šīs vēl var atbalstīt, viņu darbību paplašināt un palīdzēt vairāk cilvēkiem, vairāk bērniem. Es neredzu, kāpēc neatbalstīt. Jo nav pamatojums neticēt viņiem. Jā, paldies, varbūt tad es arī, mēs ļoti daudz esam izteikušies no dažādiem aspektiem, bet mēģināsim varbūt tad secinājumos sakārtot to būtīgu jautājumu. Tātad, pirmkārt, es ceru, ka neviens no mums nav pret, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mēs Saukrastos dot iespēju un dot vietu. Ja? Tātad šajā jautājumā, domā, mēs esam panākuši kopēju nostāju. Ja? Nākamais jautājums ir, vai konkrētā vietā mēs gribam redzēt kaut ko tādu, vai ir kādas problēmas ar šo vietu. Manuprāt, kad šeit nav nekāda problēma, kad viņi nav pieprasīti un populāri. Mums ir, atļaušos atgādināt, ļoti gara, ja, pie jūras teritorija. Tātad es domāju, ka tā nav īstā problēma. Nākamais tad ejam tālāk. Uzņēmējs konkrētais, kas šo veids, vai sabiedriskā organizācija apvienojas. Un blakām ir tātad vēl viena uzņēmēja darbības zona. Es biju pagājušajā nedēļā aizgājis vēlreiz apskatīt šo vietu un Artūru iestarpināšu, kad par toaletēm tur viņi arī atraduši risinājumu, jā, izdaļojot un ietekmēt viņas niedēs un tā, bet ne par to. Tā nav tāda, tas nav McDonald's, tā nav tāda klasiskā kaut kāda kafejnīca, kur ļoti liels apmeklējums, kur ir baigais biznes, un tagad viņi te vēl grib uz pašvaldības rēķina kaut ko tur nopelnīt. Man tāda sajūta neradās. Attiecīgi, es īsti nesaprotu, ko mēs šeit dalām. Ja ir vēl kādi, ja ir priekšlikums, pieņemsim, mēs varam vēl 5 vietas izdalīt kāpu zonā un panākt kaut kādus konkursus un vēl, lai nāk mums 5 organizācijas, es būšu tikai pār, lai nāk 25. Tas ir atbalstām. Ja, es neredzu, ko mēs te dalām. Ir cilvēki, kas dara sabiedriski ļoti nozīmīgi darbu, un man personīgi ir pilnīgi skaidrs, ka viņi nekļūs un nav stāvis bagāti uz šo. Un pat ja arī būtu, ja viņi paralēli dod labumu sabiedrībai, tad es neredzu, kāpēc, lai mēs pret to iestātos. Bet jebkurā gadījumā tad es saprotu, tad mums būtu vajadzīgi vēl precizējumi un arī sagatavos līguma projekts, kurš šobrīd nav klāt pievienots līguma projekcijā. Attiecīgi tad mēs šos precizējumus varētu sagatavot uz komiteju, lūgt, tad arī precizēt tos jautājumus, kas ir, un attiecīgi arī sagatavots komitejā arī līguma varianti. Ja? Un attiecīgi tad aprīlī pieņemt lēmumu. Bet ko tad mēs pieņemam šobrīd? Šobrīd, tad acīm redzot, tad mēs atliekam jautājumu izskatīšanu. Bet mēs iepriekš par visām uzņēmējdarbības mēs sakam, mēs jautājumus esam ievilkuši, kā mēs tā neatbalstam uzņēmējus, ne jau gatavi jautājumu mēs hop un atliekam. Jurgi,
ir ļoti liela starpība. Vēlreiz, personīgi es atbalstu ideju, un to es arī teicu komitejā, un esmu gatavs pateikt arī attiecīgiem uzņēmējiem super. Un es iedomājos, kā tas ir. Viņi iegulda savu laiku, enerģiju, resursu, un 100% viņi uz to nepelna konkrēti uz šo savu ideju. Bet man gribētos, ka mēs zinām, kas tur proti atbalstam ko. Kas tad ir tā līgumā? Tas bet nav līguma. Bet es neredzu līgumu, vai es esmu atkal kaut kur izdarījis. Bet mēs taču varam savādāk, šo te jautājumu mēs varam līgumu, tad atsevišķi nezinu, apstiprināt. Mans priekšlikums ir beidzam muļāt, uztaisam līgumu, ierakstam konkrētas lietas iekšā, kas ir saskaņots ar viņiem telefoniski, to var dienas laikā, un es apsolos, es nespirināšos, ja mēs arī šajā jautājumā sasauksim ārkārtas sēdi, ja viņiem jāpaspēj līdz kaut kādam datumam. Bet vienkārši, lai ir kaut kāda konkrēta, ko mēs tagad konceptuāli atbalstīsim, tāpatās mums tas līgums vēl ir, jebkurā gadījumā ir vajadzīga vēl viena domas sēde. Labi, tad vienkārši spējam uz priekšu. Tad mēs vienkārši biosarakstu, ja mēs skatāmies saistošos dokumentus tālāk uz MEMA projektu uzklišķinot, var arī atvērt dokumentus, kādi ir, tur jau ar viņiem ir saraksti bijusi, ja, tad mēs prasām vēl precizētu pasākumu plānu. Uzņēmēji piedalīsies pēc tam kādā citā projektā, tur jau arī būs jānorāda mērķi, bet to mēs nevaram prasīt. Tad ierakstam protokolā, ja, ka prasam atlikt jautājumu izskatīšanu šobrīd, ja, un pieprasīt papildus informāciju un sagatavot. Uz domas sēdi pasākumu plāns būs līgums. Ja. Tad varam par šo balsot, par tiem priekšlikumiem, tad varam nebalsot tagad, ja? Balsojam par to, kā atlikt šobrīd. Tā, lūdzu nobalsot. Baiba. Paldies. Balsošanu slēdzu. Par 10-1. Paldies. Tātad komunicējam un ar uzņēmēju, ar biedrību. Tā, nākamais jautājums, un kā pēdējais jautājums šajā domas sēdē ir par dalību Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas projektu konkursā Vidzemes kultūras programma 2026. Attiecīgi kultūras centrs ir sagatavojis projekta pieteikumu. Projekts kultūras nams zvejniekciems 70, kopējās izmaksas 6000, no kuriem 5400 varētu būt kultūra kapitāla fonda finansējums un pašreiz līdzfinansējums šajā gadījumā 600 eiro. Atbalstam projektu iesniegšanu. Paldies. Balsošanu slēdzu par 10, atturās 1. Paldies, cienījamie kolēģi, ar šo arī domas sēdi slēdzu, lai visiem mūžs gars, laba veselība un priecīgs, protams, tuvojošos svētkus, lieldienas. Paldies!